es vēl atceros tos brīžus, kad dzeramais ūdens bija tāda vienkārša lieta, kas tecēja tikai no krāna. Jo man tante aizgāja uz veikalu vienu dienu un nopirka minerālu ūdeni, atnes mājās un atrot minerālu ūdeni, konstatēja, ka viņš nav gāzēts un nācās iet uz veikalu, lai atdod šo te minerālu ūdeni atpakaļ, jo viņa teica, ka tā lieta neies, kāpēc viņa pārdots jau lietots ūdens. Un veikalā ilgi un dikti stāstīja, ka eksistē ūdeņi, minerālu ūdeņi, kas nav gāzēti. Gadus 20 laikam tas bija atpakaļ, un man tas bija tāds baigais pārsteigums, es nevarēju arī noticēt, ka... Cik tev bija tad gadi? Kādi 10 varbūt. Un tu ticēji, ka nevar pārdot parastu ūdeni? Varbūt tad arī nemaz nebija? Nebija, jo tad nebija vispār parasts ūdens 20 gadus vēlāk. Sanāk, ka mēs, man liekas, pat mūsu mājās no krāna ūdeni vispār nedzeram, tikai mazgājamies. Taču nevar iedomāties vispār, ka tu nevari normāli negāzēt ūdeni veikalā nopirkt. Mums pašiem mājā ir ļoti dzelžains ūdens, un tāpēc... Tā mums liekas. Un mēs bieži pērkam vienu veidu ūdeni, tas ir zaķmuižas ūdens, 5 litri. Nedrīkstē teikt, var. Mēs drīkstam. Neviens mums nav par šo te lietu samaksājis, mēs sakam, ko mēs gribam. Jā, to mums vajadzēja pašā sākumā teikt. Mēs pērkam zaķmuižas ūdeni un reizēm lielbātas ūdeni un gribam saprast, varbūt kāds no tiem ūdeņiem nemaz nav tik garšīgs, kā viņš ir. Mēs veiksim testu, mums būs dažādi ūdeņas, kurus mēs nopirkām pat Rīmija veikalā, kur jebkurš var nopirkt. Un mēs gribam notestēt, nezinot, kas tas ir par ražotāju, vai tas ūdens vispār atšķirās, vai viņš ir garšīgāks, vai viņš ir mazāk garšīgs. Jo, kā Gatis teica, mēs ikdienā izmantojam daudz, un mēs pērkam tikai vienu, bet iespējams ir daudz arī citu ūdeņu, kur mums garšot. Jā, tā kā šodien tas pirmais testiņš būs dzeramais ūdens. Tātad mums priekšā ir 8 ūdeņi, ko mēs nopirkām. Sakārtot viņi ir pieaugošā secībā, te ir lētākais, te būs dārgākais ūdens. Ko mēs izdarījām pirms garšot ūdeņus, mēs viņus nosvērām ar visu pudeli. Tur tās cenu izmaiņas nebija, svara izmaiņas nebija lielas. Vieglākais bija 1530 gramu lielbāta un smagākais Evians 1588 gramu. Tātad Rimi Basic ir pats lētākais ūdens, 1,5 litrā 34 centi. Rimi avota ūdens, kas mums ir otrais lētākais, 43 centi. Tikai man liekas tāda mazā krāpšanās, ja mēs tuvumā palasam. Krāpšanās vienkārši. Viņš ir no urbuma. Tas nav avota ūdens, bet tiek saukts. Nosaukums ir avota. Gatim, protams, liekas, ka tas nav korekti, tāpēc, ka reāli tas nāk no urbuma. Tad nāk Everest, kurš maksāja 46 centi. Zaķu muiža pārreikinot uz 1,5 litru maksā 49, mangaļi 59, kas vēl mums tur ir, vendens 67 centi, lielbāta 99, iespējams bija uz atlaidi, neatceramies, pirkām visu Rimčikā, un Evians €59. Vizuāli skatoties uz tām pudelēm, man laikam personīgi, ja es ietu tā gar stendu, man personīgi visvairāk uzrunā lielbāta. Visticamāk, tāpēc, ka rozā un ar ziediem. Un Evians, pārējiem man liekas, katrā ziņā vismazāk man uzrunā šī. Tā vienkārši Rimi Basics, kas ir arī lētākais, nepavelti tas ir arī lētākais, jā. Pārējiem man, es nezinu. Labi, Evians vienkārši liekas, tāpēc, ka tu visu laiku dzirdēji, Evians ir vislabākais, jo viņam ir te tādi kalni virsū. Tā kā man vislabāk patīk Evians, droši vien Rimi Basic izskatās, visvairāk Basics. Testēsim tos ūdeņus. Procedūra ir aklā testēšana. Mēs nezināsim, kas tas ir pa ūdeni, ko mēs dzeram. Taisīsim reitingu, garšīgākais, negaršīgākais. Mūsu palīgs salies glāzītēs mums, un katram no mums būs savs reitings, tā kā tas var atšķirties man un Līgai. Varēsim salīdzināt, kā atšķirās vīriešu garšas ar sieviešu garšām. Vizuāli ir skaidrs, ka mēs atšķiramies. Jā. Un nav teikts arī, ka, piemēram, rītdien dzerot, man tas reitings paliks tieši tāds pats kā šodien. Ko, nē? Kas sieva var ietekmēt? Nezinu, jo man pašam liekas no vēstures, ka mangaļi varētu būt slikts
Bet tas ir tāpēc, ka tu zini, nu, Man tev ir liekas, tāds priekšstats. Jā, bija kaut kāda agrāk Bonako vai Višī, kurš garšoja ārprātīgi slikti. Ja vienkārši mēs gribam arī noskaidrot, vai, piemēram, ja tu tiešām garšo Evianu, vai tu tiešām jūti atšķirību, piemēram, vai no Basic vai Everesta, tāpēc, ka tā cenu starpība ir diezgan liela. Nu, tā. Jā. Bet jautājums ir par to ūdeni. Jo, protams, tad, kad tu paņem to Evians, tev uzreiz rodās kaut kāds priekšstats, ka šitam vajadzētu būt labākam, un iespējams, ka tu pats iegalvo, bet iespējams, ka tā nemaz nav, tu vispār nemaz nevari atšķirt. Un tad jautājums, ja tu nevari atšķirt, tad kāpēc ir jāpērk tās? Nu, vienīgais pēc sastāva varbūt. Jo tie divi, ko mēs dzeram šādi tad ikdienā ir zaķmoži Nu, 95% gadījumu. Lielbāta, tad, kad gribās it kā kaut ko garšīgāku. Pašiem liekas, ka viņš ir garšīgāks, man vismaz liekas, ka viņš ir garšīgāks par zaķimožu šūdeni. Bet, nu, tur jau ir tā testēšana, kad mēs skatīsimies, redzēsim. Nu, testējam? Jā. Nu, mums palīgs salika ūdeņus no 1 līdz 8. Salēja. Salēja. Mēs nezinām, kurš ir kurš ūdens. Pēc garšas, nezinām, pēc izskata. Nevar atšķirt. Pagaidām 4. glāzē ir, es nezinu, vai tu varēsi redzēt, vai neredzēsies. Te ir daudz gaisa burbulīšu. Nu, šī 7. arī. Bet 5. Jā. 6. vispār nav gaisa burbulīšu. 1. 2. nav, 3. ir maz, 4. ļoti daudz, 5. ir daudz. 6. nav, 7. ir daudz, 8. nav. 6. vismazāk nav. Nevienā, ne otrā. Pārējie šitajos arī nav īpaši. Es ņemšu šitās glāzes, tu ņem šitās. Nu, padod. Sākam Smaržas testēšanu. nav nekādas. Es esmu izslāpusi. Diezgan negaršīgs. Viņš negaršā. Nezinu. Nu, man pagaidām šis būs 1. vietā, bet nav diezko. Nezinu, ūdens kā ūdens. Nezinu. Tā. Dod otrā. Tā. Nesmaržo nekā. Un šits ir vēsāks, tāpēc liekas garšīgāks. Nav viss vienā temperatūrā. Bet šits man liekas labāks. Viņš jau nav labs, bet viņš ir labāks. Jā, šitā es likšu. Tā. Bet šķāpstinā. 3. Šis ir labāks. Manā skatījumā. Nē, man patikās 2. labāk. Pagaršošu 2. Man 2. labāk patika. Beig līdzīgie, bet šitā mēs tāpat iedošu. Pagaidām 1. vietu. Nevar saprast. Tie visi bija bez burbulīšiem, šitais nākamais ir ar daudz burbuļiem. Burbuļiem. Nezinu, kāpēc tā. Smaržas nav. Oi, nē. Viņš tāds mīksts. Šits ir baigais pliekanais. Man nepatīk šitas. Nē, man ir šitā. Grūti pateikt. Šitie ir līdzīgāk. Jā, nē, šitas man vismazāk. Tas ir baigais pliekanais. Varbūt tāpēc man tie burbulīši varbūt iespaidoja. Man laikam šis ir... Nē, man tas... Man liekas tā. Bet viņi ļoti līdzīgi. Jā, nu. Tem. Grūti pateikt. Visi reāli vienādi. Praktiski. Es lieku pa vidu šito. Man liekas, viņš ir šitā. Tā man Bet ļoti vienādi visu ūdeni. O, šitas ir bez burbuļiem. Vienīgais, kas bija. Priekā. Viņam nav kaut kāda piegarša, pēcgarša. Fuj! Viņš nesmaržo pēc chlora. Jā, fuj, nē, fu. O jā, viņam tā kā chlora piegarša. Tas ir pēdējā vietā. Nē, šito noteikti nē. Tu lietas tādā secībā. Man ir šitā. Es lietu tā. Jā. Tam bija jā. Fuj. O, šis ir labs. Jā, viņš ir tāds vēsts liekas. Bet mums visi stāv vienā vietā līdz ar to. Jā, šis liekas vislabākais. Reāli ir tā, ka tie šitie, kas ir pa vidu, pagaidām ir gandrīz vienādi. Šis ir vissliktākais. Un tas tur šitas ir slikts uzreiz. Nu tā, kad... Šits ir nekāds. Tagad jāsalīdzina šito. Es viņu kaut kur lieku pa vidus, tāpat neatšķirt. Man ir šitā. Es šitos divus likšu vienā grupā.
par uzvarētājiem, zaudētājiem mums ir tā kā viens prāts. Jā, tad te ir viducīts. Šitie man liekas ļoti līdzīgi. Šitas man liekas ir bišķiņ labāks. Kāpēc? Bet nu reāli ir tā, ka 7. nav stipri labāks par pārējiem, bet 6. likās stipri. Nu 6. ir stipri sliktāks. Sākumā viņš garšo normāli, pēc tam ir tāda. Jā, 6. ir stipri sliktāks. Bet es neteiktu, man liekas, 7. ir pārāks par pārējiem. Nu, grūti spriest. Nē, bet uzreiz var atšķirt. Nu tā, ka tev gribās viņu likt, nu ļoti labs ūdens. Tev gribās teikt, tev labs ūdens. Skatīsimies, kas ir 6. Es saku, mangaļi ir 6. Es saku basics, Rimi. Rimi basics. Jā, Pirmais lētākais, ir Evians vai es lētāk. ceru, ka Lielbāta. Es domāju, ka 7. ir Evians. Es ceru, ka 7. ir Evians, un 3. ir Lielbāta. Es ceru, ka Evians, nu abi dārgākie ir šitie te arī. Nu. Un pārējie. Nu, skatīsimies. Jā, skatīsimies. Dan. Mums ir maģiskā lapiņa, kurā ir sarakstīts, kurš ir kas ūdens. Mēs vēl nezinām. Griežam otrādi. Mēs pirmā reize redzējām. Nu, nejautā. What? What? Pagaid, kurš ir sliktais? Rimi basics. Lielbāta ir visnegaršīgākais. Tagad viņam liekas vairs nav pēcgarša. Bet visgaršīgākais ir Rimi basic. Nē, ir pēcgarša. What? Visgaršīgākais ir Rimi basic. Visgaršīgākais ir Rimi basic. Visgaršīgākais ir Rimi basic un Rimi avota. Es esmu reāli pārsteigta. Jā, Lielbāta bija pēcgarša. Un kur ir zaķu mūža? 8. No, man ir 8, 5 un 1. Evians ir 1. 5. ir Everest, un kas ir 2. Vendens. Pastāst, man Vendens ir bijis. Kur ir zaķumoži? Zaķumoži ir 8. Tas man te. Un 4. kas ir mangaļi. Nu jā. Jā, pērk Rimi basic, vislētākais ūdens. Kur mums ir mūsu uzvarētājs? Re, kur ir uzvarētājs. Dan. Rimi basic, nesmukākā pudele, lētākais un garšīgākais. Sastāvs. Tur ir nekurien. Nav sastāva. Un jums pār ir jābūt? Es nezinu, ir jābūt Rimi avotu ūdenim, kas bija mums tā kā 2. garšīgākais. Ir kaut kāda nātrija, kālija, kalcija, bet mums tas neko neizsaka. Rekur pārsteiguma avots. Lielbātas avots, pārsteiguma avots. Pagaršošu viņu. Man negribas ticēt. Sasmaržošu vai nav. Oho, tā kā baseina ūdens smaržo. Jā. Viņš tiešām tā kā... Varbūt tas ir kaut kā tā partijas vaina tā. Bet nu viņš tā kā baseina ūdens. Ritīgs chlors. Viņš ir tiešām chlorēts. Kaut kas nav. Jo mēs esam dzēruši, nekad nav tā bijis. Nu jā, es būtu vispār... Dārgā Lielbāta, jūs kaut ko esat izdarījuši ar chlorēšanu. Jā, jo... Bet pārējā ūdeņi, es pat teiktu, var... Nu nav tā, ka tas Rimi basic ir ļoti, ļoti stipri labāks. Nu, viņš ir gandrīz līdzīgs tāpat kā viss pārējā, līdz ar to... Nezinu. Nē, nu man iedzerot... Pārsteidz Lielbāta. Nē, nu, godīgi sakot ir tā, ka te visi ūdeņi garšo ļoti līdzīgi. Izņemot Lielbātu. Bet tas ir šajā gadījumā, jo... Nu, bet kāda mums starpība? Nē, nu mums neviens nav ne samaksājis, neko, bet... Nu, paši iniciatīvu, paši nopirkām, paši notestējām. Liksim tur. Paši pārsteigti par šo iznākumu, es tā varētu teikt. Kā pērciet ūdeni, ja interesē garšu, pērciet jebkuru garšo vienādi. Vismaz no tiem 8, ko notestējām mēs. Tā mums liekas. Jā. Tas bija arī dzeramā ūdens tests. Rezultāts ir daudz pārsteidzošāks nekā es biju gaidījis. Mēs varam pateikt, kāds ir rezultāts. Tātad vislabāk, kas mums garšoja, bija Rimi basic. Un tad nākamie bija, un vissliktāk mums garšoja Lielbāta. Un pārējie principā ir vienādi, baigi neatšķirās. Tā kā pērciet ūdeni un dzeriet un dzīvojiet veseli. Čau!